Sveiki! Mīši jums paldies, ka palieciet pie mums paskatīties mūsu māju. Šitā būs maza tūre par māju, kas ir kur un ko var darīt. Pirmais ir sākt ar pārkingu. Pārkings ir ļoti svarīgi, ka jūs vai nu šeit noliekat mašīnu pie P zīmes, vai arī jūs varat braukt augšā pārkingā, nolikt mašīnu. Tas ir jautājums, kā jūs jūtaties labāk. Pats galvenais ir mašīnu nelikt tur, tāpēc, ka šitā ir kaimiņu teritorija blakām. Bet jūs varat mierīgi arī pārkingoties vienkārši šeit. Tad nāciet ar mani. Tam, ejam augšā. Un arī visa māja ir jūsu rīcībā. Tā kā droši izmantojiet to, ko jums vajag. Teritorija ir diezgan liela. Mums ir 4 stāvi. Jā, reku ir otrais pārkings. Mums te ir pagaidām ciemiņi nolikuši mašīnu, bet jūs arī mierīgi šeit varat parkoties. Sola, ka būs pāris dienas ar lietu. Līdz ar to jums ziedi, man liekas, būs viss kārtībā. Viņi paši par sevi. Bez aplaistīšanas. Tā. Te ir galvenie stikli. Diezgan svarīgi šito te jūs varat droši izmantot, bet šīs durvis, bet turēt viņas ciet, tāpēc, ka tomēr Itālijā nav tik droši kā Sveicē. Nekas nekad nav bijis, bet ja nu kas. Šī ir galvenā ieeja. Pagaidām viss ir vaļā. Bet māju mēs neizmantojam atslēgas, mums ir kods mājai. Līdz ar to, tad, kad jūs atnākat, jums vajag vienkārši piespiest ar plaukstu, un es jums atsūtīšu kodiņu, kuru ievadīt, un tad ir jāpagriež šis, un jānospiež šis, un jūs varat attaisīt durvis. Tagad no otras puses parādīt durvis. Arī vienmēr mēģiniet durvis tomēr turēt ciet, jo, drošība. Jūs varat, lai tiktu ārā, jums ir jānospiež rupturis un jāpagriež šīs te, lai durvis tiktu atlaistas, jūs varat tikt ārā. Bet jūs varat izmantot šo telpu, tad mēs kā aiztaisīsim, vienkārši noņemsim visu un aiztaisīsim ciet, bet jūs droši varat izmantot un arī kā uz loģijas sēdēt. Ļoti šmuki sanāk. Šeit ir kafijas mašīna, tā kā jūs to arī noteikti varat izmantot, ja jūs gribat priekš kafijas un kapsulas būs šeit. Mums ir retro spēles, kuras dažkārt ciemiņiem patīk spēlēt. Jūs arī droši slēdziet iekšā un spēlējiet. Tā. Nākamā daļa mājas ir noteikti svarīga, jo jūs pāris dienas tomēr, ne pāris, bet nedēļu palieciet. Šī ir veļas mašīna un veļas istaba. Tā kā droši izmantojiet. Es parasti mēģinu likt uz 59 minūtītēm mazgāšanu, bet es jums atsūtīšu atsevišķu video, kā strādā veļas mašīna, lai jūs zinātu. Un noteikti izmantojiet to, kas jums ir nepieciešams, visi produkti ir šeit. Tālāk mums ir tā kā mašīnu garažas, un tās telpas var palikt ciet. Uz priekšu ejot, ejam uz pirmo stāvu. Tā. Pirmā stāvā. Šis te ir office, viņš būs ciet, bet šī būs viena no jūsu vannas istabām, kas jums būs sagatavota, lai jūs varat atpūsties. Un būs sagatavota jūsu guļama istaba viena, šāda. Tālāk stāvu augstāk, sanāk galvenā dzīvojamā telpa. Šī ir galvenā dzīvojamā telpa. Arī noteikti izmantojiet, izbaudiet. Ļoti skaists skats par kalniem. Tā kā noteikti nāciet uz balkonu šeit. Ka man dēls uz balkonu tusē. Tā kā noteikti izbaudiet balkonu. Un skats ir skaists, un arī mums šeit ir putniņi. Bet par dzīvniekiem es uztaisīšu atsevišķu video, kas un kā. Tā kā noteikti izbaudiet šo dzīvojumu istabu. Tad, ejot uz priekšu, pat pie dzīvojamās istabas būs virtuve. Arī no virtuvē izmantojiet visu, kas jums ir nepieciešams. Šeit būs leduskapis, tā kā noteikti izmantojiet. Šeit būs trauku mazgājumā mašīna. Mēs lietojam viņu gan priekš dzīvnieku šķidrīšiem, gan visu pārējo, kas ir jāmazgā. Tā kā noteikti neko nemazgājiet ar rokām. Lieciet trauku mazgājumā mašīnā un vienreiz dienā vienkārši viņu iesāciet.
Tad šeit ir plīts, viņu ļoti vienkārši ieslēgt vienkārši ar šos startiņu, un pēc tam izvēlēties tā kā temperatūru, kas ir nepieciešama, un tāpat viņu arī izslēdz. Tā kā tas ir ļoti vienkārši, un tad arī šeit izmantojiet noteikti visas eļļas vai sāli, piparus, visas garšvielas, kas jums varētu būt nepieciešamas, un šeit arī mums ir svaigi dvielīši un virtuves lupatiņas, kuras var izmantot, pēc tam vienkārši viņus izlikt mazgāties veicmašīnā. Ejot stāvu augstāk, būs jums vēl arī otrā guļama istaba, kuru mēs sagatavosim jums. Pagaidām es tur nevaru iet, tāpēc, ka mums ir ciemiņi, bet jums būs pašā augstākajā stāvā vēl viena guļama istaba, kur arī droši izmantojiet.